Sveiciens visiem grupas biedriem un tie, kas skatās šo video. Uh, Sen nav bijis nekāds paziņojums no manis, bet te pacēlās jautājums par dizaina, drukas faila sagatavošanu, printēšanu, jo bieži vien ir tā, ka tas failiņš, izprintējoties uz vāciņa, ir daudz blāvāks vai gaišāks nekā bija bildē. Piemēram, man te ir viens atsūtīts paraudziņš, kur tas cilvēks saņēma šitādu vāku, tas ir screenshots no WhatsApp. Te vispār caur datoru vēl rādot, vispār nevar redzēt tās krāsas. Te ir kaut kas zils, te kaut kas tā kā rozā. Noteikti, kad cilvēks tādu viņam nesūtīja, un noteikti, kad sludinājumā šitāds nav. Kāpēc tas notiek? Tas notiek pirmkārt tāpēc, ka mums šeit Photoshopā ir parasti RGB iestatījumi, parastie settingi, ko mēs redzam ar acīm, un kas parasti ir automātiski iestatīts vispār datoros. Taču printeri, ar ko tiek printētie vāciņi, izmanto citu krāsu settingu. Protams, ka tur vajadzētu stāstīt daudz sīkumaināk un normālāk, bet tādā ātrā valodā ir tā, ka krāsu iestatījumi, kurus mēs redzam desktopā, ir citādāki, krāsu iestatījumi, ar kuriem strādā printeri, ir citādāki, jo printeriem vajag sīkāku to sadalījumu. Tur nepietiek ar sarkans, zils, zaļš, laikam, jā. Tad kā no tā izbēgt, kā no tā tikt vaļā? Piemēram, kur tas ļoti bieži notiek, kur ir tas aura kaut kāds, tas wallpaperiņš, tas dizainiņš. Tas ļoti bieži notiek ar šitiem arī. Jo, visiem patīk tas pastelīgais, tur tā aura, tur pamparam, tas viss, jā. Un cilvēks ieliek tur tajā grupiņā, viņš taisa to dizainu, viņš sasēva, viņš skatās, jā, izstās ideāli, tieši tādu pastelīgu, tā kā es gribu. Bet viņš viņus saņems daudz blāvāku, jo, tāpēc, ka mēs viņu redzam šitādu, printeris viņu redzēs tādu, citādāku, un tā izprintēšana vienkārši notiks. Viņš izskatīsies, tūlīt nodemonstrēšu, kā viņš izskatīsies pēc printēšanas. Pēc printēšanas viņš izskatīsies, pamēģināsim aizkrāsot šito laukumu baltu. Un pēc printēšanas viņš izskatīsies, kaut kas tāds apmēram. Tā kā tur knapi var redzēt, ka tur kaut kas ir. Uz puses teikt, ka viņš tā kā uztaisa to zāģējienu. Kā no tā izbēgt? Kur ir jūs tas failiņš, kur jūs, dosiet uz druku. To nevajag darīt tad, kad jūs taisat sludinājumu, to vajag darīt tikai tad, kad jūs dodat uz druku. Kur es paņemu ar to rociņu to bildītas failiņu šitā labajā pusē, un es viņu velku lejā uz to plusiņu. Atlaižu vaļā, redz, man ir 2. Viņš identiski nokopēja to pašu. Kā cits teikt, var taču Ctrl+C, Ctrl+V, bet tad tas var nestrādāt, ja tas fails kaut kā ir mainīts. Tad labāk vienkārši ņemam, velkam, un tad zinām, ka būs identisks. Tad es novilku viņu uz plusiņu, atlaidu vaļā, un man noduplicējās. Un tad rekur šeit, tajā layers panelī ir tāda sadaļa normal. Normal nomainam uz multiply. Un kas notiek? Viņš uzreiz paliek tumšāks. Ja viņš ir pakretīgs, tad to opacitīvu var paņemt bišķiņu mazāku, lai nav tik traki. Pieņemsim, tur 60. Un te var pastīties. Šitāds bija ordināls, šitādas nodošu uz druku, šitāds bija ordināls, šitāds nodošu uz druku. Es domāju, rezultāts būs daudz labāks. Un viņš iznāks jau nevis tur, piemēram, šitāds te ārā, bet viņš iznāks ārā, pēc printēšanas es teiktu, ka viņš iznāks ārā. Tāds ir tā kā, normālāks jau. To nevar tā notrāpīt 100%, kamēr es te bakstos. Tas ir galvenais, kā varētu saprast, ir, ja vienkārši cilvēks uztaisa kaut kādus gaišos tos dizainiņus, izdala, sev draugiem vai kaut kam, un vienkārši uztaisa kaut kādus 5 vāciņus uz self-pickupu, un atnāk pastīties uz to ražotni. Tad tu redzēsi 100%, ko es ieliku, kas iznāk ārā, un tu sapratīsi. Kas ir bijusi mana kļūda? Es esmu iegājis arī dažreiz tādā riktīgajā paranojā, ka es visu tumšinu, tumšinu un pārtumšinu.
Un, zin kā, nu, tur stress, ka tur kaut ko neredzēs un kaut kā. Un tad es aizsūtu druku šitādu, viņš izprintējās diezgan arī kreptīgs, un tas cilvēks saka, hei, bet sludinājumā bija šitāds, nu, man ir pārāk ēdīgs, viņš es tādu negribēju. Es speciāli meklēju tādu. Nu, tā kā neieiet vienkārši arī tādā pārāk lielā agonijā ar to. Galvenais ir tāds bišķiņš, uz 50% uztumšināt, un tad jau jūs būsiet tādā safe zonā. Tāda parāda vēlreiz pēc ilgās babilēšanas. Rekur ir tas spailiņš, paņemu viņu, vēlku uz plusiņu, viņš noduplicējās, un šo te normal nomainu uz multiply. Un rekur viņš viņu patumšināja. Varu samazināt opacity, lai nav tik traki. Ja es gribu viņu tomēr dažreiz ir tā, ka vajag vēlreiz, tad es jau to ar multiply iestatījumu lieku vēl uz plusiņu, un viņš uzreiz tā kā bam, vēl stiprāk viņu uztēs. Nu, tad var pavilkt uz leju to opacity. Nu, tā. Tā kā jā, tas apmēram ir tas, ko es gribēju pastāstīt tajā video. Šādi vajadzētu sagatavot failu, kas ir tāds bēšīgs, tāds gaišs, tāds ļoti, ļoti tāds tricky. Jā. Citādāk novēlējums, tā, kad es taisu šo video, ir 2. jūlijas. Jūlijas, augusts jau e-komercijas pasaulē tuvojās stipri rudenim un ziemai. Ieteikums atrast laiciņu 10, 20 jaunu sludinājumu, ķirbīši, Helovīni, nebaidieties Ziemassvētku tēmas, sāk gatavot un liekat iekšā veikalos, nostājieties tajā rindā pirmie. Un būs kaut kāds rezultātiņš. Jā, tas arī viss šai reizei. Un ceru, ka nosties līdz beigām. Cerams, ka noderēs.